treniņš bija diezgan intensīvs. Apskrējām aplīšus, pastaipījāmies, pēc tam papasojāmies, spēlējām kvadrātu 10-8. Pats personīgi piedalījos tajā spēlē. Bija diezgan daudz jāskrien, un mēs spēlējām 6-6 futbolu. Man patika diezgan labs treniņš, grūts un kārtējā pieredze. Сегодня тренировались с лучшими игроками Латвии на сегодняшний день. И очень большие скорости, жесткая игра, все играют плотно. Совсем такого еще не было. Не играл против таких звезд. Все выступают уже на мировой арене, большинство. Очень высокий уровень. Ну, конечно же, моей будущей целью является попасть в национальную сборную Латвии. Конечно же, играть в основе, играть с игроками мирового уровня, возможно, заиграть в топ-клубе и выступать на мировой арене. Ну, хочется работать и достигать таких же успехов, как футболисты сборной Latvijas. Puiši piedalījās šajā pilnvērtīgā mūsu treniņā visos uzdevumos. Es domāju, tā ir lieliska pieredze viņiem. Un lieliski iespēja kaut ko iemācīties varbūt no puišiem, kas spēlē jau nacionālā izlasē. Es domāju, ka es par tādu iespēju tajā vecumā varēju tikai sapņot, un es būtu ļoti priecīgs, ja man tāda iespēja tik dot. Un es domāju, cerams, ka tas dos kaut kādu arī varbūt grūdienu turpmākajai viņa karjerai, un viņi palīdzēs izaut viņiem par labiem futbolistiem, kas zina varbūt arī par izlases spēlētājiem. Tieši līdz 15, 16, 17 gados tas vecums, kad, protams, ka arī ātrāk, bet arī tādā vecumā vēl var ielikt kaut kādas tehnikas pamats, un ļoti svarīgi ir apgūt to tieši tādā vecumā, jo pēc 20, man liekas, tas jau ir, vai nu tev ir, vai nu tev nav, un grūti kaut ko jau, protams, ka var kaut kādas lietas pielabot, bet tieši pamat, man liekas, tiek ielikt līdz tiem, 18, 19 gadiem, un tad jau ir redzams, tas ir, sanāks futbolists no viņu vai nesanāks. Tā kā tas vecums, kad ir jātrenējas, vēlreiz jātrenējās.